Visu savu apzinīgo mūžu līdz šim viņš bija sapņojis par tālajām zemēm, tur, aiz jūras viļņainā horizonta. Pēc jūrskolas pabeigšanas visi šie plašie ceļi bija vaļā. Puiša mamma, kā jusdama dēla nākotni, bija ielikusi savam zēnam neparastu vārdu – nomads. Vēlāk, kad viņš paaugās, izskaidroja tā nozīmi – brīvība, kustība, piedzīvojums. Pirmā darba diena uz kuģa. Tās iepriekšējās, kuras bija praksē kā kadets, to nomads neskaitīja, bet šodien kā kapteiņa pirmajam vietniekam tas jau skan kaut kā svarīgāk un nopietnāk kā kadets. Uz kuģa esošā apkalpe visi kā viens bija eleganti un skaisti. Visiem ar augstu apkakli balts krekls, kura garie melnie stūri bija prasmīgi sasieti uz muguras, kā smokinga aste. Kājās gari sarkani zābaki. Galvu rotāja tāda paša toņa kā krekls, pieguloša galvas sega. Nomada pirmais gala mērķis bija tāla zeme Atlantijas okeāna krastā, kurā esot visu laiku vasara ar sausuma periodiem, dažādiem neredzētiem dzīvniekiem un augiem. Nomads tikai varēja iztēloties, vai viss šis stāstītais tiešām ir taisnība, vai jau laika gaitā šie stāsti nav apauguši ar fantāzijas sūnu kārtu. Jo savā dzimtajā zemē viņš zināja, ka 4 notu toņi, kā ritmiskai melodijai, ir tikpat gada laiku. Grūti bija iztēloties, ka ir zeme un vieta, kur sniegu vispār nezinu. Kuģis pēc daudzajām nedēļām piestāja vilinošajā zemes ostā. Karstais gaiss un rosība sagaidīja tālos jūras braucējus. Nomads juta, ka būs jāatpogā kāda poga, lai atbrīvotu sakarsušo kaklu un sprandu. Arī sarkanīgie zābeki šajos apstākļos nebūtu piemēroti, bet uz savu galvu to nedrīkstēja darīt, jo jāievēro formas etiķete. Pāris dienas, kamēr atvesto kravu kā skudras uz muguras sanesīs no kuģa vēdera uz krasta osta telpām, būs jāpavada šajā vietā. Tāpēc apkalpei bija ļauts pastaigāt pa tuvējo apkārtni un aplūkot visu ar savām acīm. Pirmo, ko tālie jūras braucēji ievēroja, mirdzošais Atlantijas okeāns, turēja savās ūdens apskāvienā zeltainās pludmales plecus. Mazās necelās it kā no papīra veidotās mājeles sēdēja gar krastu. Tās izskatījās, ka būtu celtas sacensībās, kurš ātrāk un ne no kā varēs uzcelt savu patvērumu. Nomadam likās, ka vējš, kā vilkam no pasakas par 3 siventiņiem, uzpūtīs un tās visas sakritīs kur nu kurā. Lielās palmas kā kolonnas turējās pretī karstajai svelmei, metot ēnu savā pakājē. Apbrīnas vērti bija mangrovju koki. Izskatījās, ka koki stāv virs ūdens uz kājām, jo saknes ir garas, spēcīgas un lielākā daļa ir gaisā virs ūdens. Šie brīnumainie koki izskatījās, ka ir kā noskaņa starp zemi un ūdeni. Pa kādam kā sargi brida garie gārņi un egreti. Garās kājas un knābi slieti noderēja, lai veiksmīgi atrastu kādu zivi vai kukaiņus, seklajā ūdenī pie mangovju saknēm. Koku zaros kā mazi rotājumi sēdēja zivju ķērāji. Arī viņu maltītes pamatsastāvā ietilpa zivis. Ekskursantu pulciņš devās tālāk. Šokolādes tumšie augumi staigāja viņiem garām. Viņu gaišā, var teikt, bālā āda izsauca tādu pašu brīnumu pamatiedzīvotāju skatienos. Aiz pilsētas robežas un kņadas pavērās jau dabiskākā ainava – savanna. Veroties horizonta nostieptajā līnijā, tā vibrēja kā fizikas pulciņā kādā no elektrības eksperimentiem. Bet tāpat varēja saskatīt kādu antilopi, kura tramīgi vērās uz visām pusēm.
Kā dzīves karte ar gaišajiem, te ar tumšajiem līniju līkločiem, savu dienas ritmu baudīja zebru bariņš. Nākamajās dienās vērotājiem palaimējās saskatīt žirafju garo kaklu burvību. Vakarpusē Nomats nolēma, ka savā kajītē maģisko nakts burvību negrib pavadīt, tāpēc nolēma paieties gar krastu. Neviens cits no apkalpes viņam nepievienojās. Tā lēni, izbaudot katru soli un katru elpas vilcienu, Nomats gāja. Viņam tikpat nesteidzīgi nāca pretī jauna skaista meitene, tumsnēju ādas toni, lieliem izteiksmīgiem zeltainiem auskariem un galvas segu, kura prasmīgi bija sasieta tā, ka nosedza visu matu rotu. Lakatu jau varēja pamanīt pa gabalu, spilgti sarkans. Meitene nācējam uzsmaidīja, Nomats ar smaidu atbildēja. Tā viņi pagāja viens otram garām. Uz rīta pusi vēl meklējot miega drumsteles uz spilvena, Nomats prātoja par satikto Daiļavu. Miegs kaut kur bija pazudis. Kas viņa ir? Diez vai vēl satikšu? Varbūt vajadzēja uzrunāt, iepazīties. Tā prātojot, Nomats pat nejuta, ka pāris miega drumslas ir iebirušas acīs un var arī ātrāk sagaidīt rītu. Vēl tikai 3 dienas šajā brīnumainajā vietā, un tad enkurs tiks pacelts, lai dotos uz māju pusi. Ikdienas pienākumi un pēcpusdienas cēliens visiem brīvs. Nomats nešaubījās ne mirkli, kā to pavadīt. Dosies uz to vietu, kur vakar satika noslēpumaino būtni. Cerams, tā nebija tikai mirāža, ko izspēlējis Atlantijas okeāns, jo tik daļa šī svešiniece. Pārlaida vēlreiz skatienu pār formu, lai viss būtu nevainojami. Nomats devās uz pludmales pusi. Garām gāja daudz un dažādu ļaužu, bet tā meitene nebija. Puisis vēl cerības neatmeta. Jābūt pacietīgam, kā tiem putniem pie mangalvju saknēm. Jau saules spožo ripu, kā lielu pogu norija novakare, atstājot tik gaišu atblāzmu pamalē. Nomats vēl klīda gar pludmali. Okeāna ūdens, kā rotaļājoties, sūtīja nelielus vilnīšus, lai tie tad noķer jūrnieka sarkanos apavus. Smiltis, kā gurkstošs sniegs, dziedāja savu dziesmu zem zābaku zolēm. Tur jau viņa nāca, tikpat skaista, ja ne skaistāka kā vakar. Sarkanais lakats jau pa gabalu bija pamanāms. Tikai šovakar Nomats ievēroja, ka jaunajai meitenei kā ēnas iet līdzi 2 pavadonis. Nes kādēļ tā. Nomats norija uztraukuma siekalas un uzsāka sarunu. Kā jau prasmīgam jūras braucējam, dažādu valodu iespējas bija apgūtas diezgan daudz. Par laimi meitene no Nomata izvēlētā valodu daudzuma saprata uzsākto sarunu. Vārds tāds eksotisks, kā jau visa šī zeme. Meiteni sauca Gloriosa Superba. Patīk vakara pastaigas, dzīvo tepat netālu. Nomats iepazīstināja ar sevi, kā sauc, ar ko nodarbojas, ka šeit tik īsu brīdi. Vēl mirkli aprunājās un norunāja, ka satiksies šeit rītvakar. Nomats ejot uz kuģi vēl atskatījās. Abas sievietes, ēnas, sekoja viņa simpātijai. Otrās dienas novakara jau bija klāt, un Nomats steidzās tikties ar savu Gloriosu Superbu. Jūrnieks juta, ka šī sastaptā svežamju Daiļava viņam ļoti sāk iepatikties. Formas balto bikšu kabatā viņš bija paņēmis nelielu dāvaniņu meitenei, pāris dzintara gabaliņus, kā sveicienu no savām mājām. Dāvana saņēmēji patika, jo acis rādīja patiesu prieku. Nākamajā vakarā viņa Nomadam pasniedza elegantu garu sarkanu pīpes iemuti, jo tas labi saskanēs ar viņa sarkanajiem zābakiem.
Diemžēl šī vakara tikšanās viņiem bija pēdējā, jo rīt kuģis dodas prom. Nomats zināja, ka pēc kāda laika visa apkalpe dosies vēlreiz uz šo ostu. Norunāja tikties. Gloriosa Superba puisim par brīnumu pieliecās un tā maigi noskūpstie viņu zvaiga. Tas viennozīmīgi liecināja, ka puisis viņai ļoti patīk. Dzimtenē laiks likās, ka ir dienas, kuras velkas kā pusa aizmidzis gliemezis, bet bija arī tādas kā spāres. Te ir, te nav to. Kuģis kā pārēdies ronis jau gaidīja, kad tiks pacelts enkurs un varēs savu ozolkoka sānus pamērcēt sāļajos jūru un okeānu ūdeņos. Vēl cītīgākā kompass visām norādēm sekoja Nomats. Viņš pēc iespējas ātrāk gribēja nokļūt galamērķī. Ja būtu iespēja, tad bez lielām šaubām puisis palīdzētu vējam dzīt ātrāk kuģi uz priekšu. Ostā jau pa gabalu, caur visam pūlim, Nomats redzēja savu Gloriosu Superbu. Protams, viņai cītīgi kā sargi blakus stāvēja abas sievietes. Apskāvieni, atkal redzēšanās prieks. Nomats ievēroja, ka viņa dāvātie dzintara gabaliņi prasmīgi rotāja valkātājas auskarus. Tie ievērti riņķos draiski tur riņķoja kā debesu spīdekļi pa orbītu. Lai redz, ka meitenes dāvana ar neguļ aizmirstībā nolikta kādā plauktā, tad Nomats ar to pīpes iemutu lika lietā, uzvelkot kādu dūmu. Pārstāstīja viens otram, kā pa šo laiku ir gājis, ka ilgas nav nevienu no viņiem atstājušas. Kuģis ostā kā ronis krastā atpūtīsies ilgāk nekā pirmajā piestāšanas reizē, tāpēc visu pārunāt un izstāstīt varēs bez steigas. Pastaigas, kādas eksotiskas maltītes baudīšana, sarunas un pa vidam tam, ka okeāna liegais vējš, ieplūda mīlestība abu starpā. Nomats pārstāstīja, ka dzimtenē viņam ir mamma, kura ļoti viņu gaida. Citu gan vairāk nesot, jo tētis jau mazam esot savu dzīvību bija atdevis jūras negantajiem rīgajiem vētras viļņiem. Savukārt Gloriosa Superba izstāstīja, ka viņa nāk no ļoti turīgas ģimenes. Ar ko nodarbojas tēvs, viņa pagaidām nedrīkst teikt. Esot augsts status sabiedrībā, tāpēc šīs divas sievietes arī uzmana, lai nekas slikts nenotiek un uzraugāmā nesastrādā kādu nepieņemamu lietu. Mamma esot tuvēja apkārtnē zināma kā prasmīga burve, kura māk sazināties ar visiem iespējamiem gariem. Nomats gribēja zināt, kādi tad tie gari ir, un dabūja ar atbildi. Piemēram, esot ūdens, ražas, lietus, pat ugunsgars. Bet Gloriosai Superbai šis viss kaut kā nesaista, tāpēc viņa tā sīki un smalki nezina. Mamma jau esot neapmierināta, ka vecākā meita visas šīs smalkās zināšanas nealkst apgūt. Cerība esot, ka varbūt jaunākā māsa, bet viņai vēl jāpaugas. Šis ciemošanās laiks paskrēja arī ātri. Sarunāja abi, ka tiksies atkal, un tad Nomats dosies lūgt savas mīļotās roku viņas tēvam. Atgriežoties dzimtenē, Nomadu pārsteidza skumja ziņa. Viņa mamma bija ļoti saslimusi. Lielāko dienas daļu viņa pavadīja gultā, jo nespēks, kā meistarīgi veidotu ģipsi, bija uzmeisturojis neredzamus smagus zābakus, kuri neļāva vairs veikt ikdienas soli. Dēls tagad bija kā ceļnieks krustcelēs. Ko darīt? Mammu ņemt līdz uz tālo zemi, bet viņa var neizturēt šo ceļa gabalu. Braukt pie mīļās, bet ja nu pa to laiku ar mammu kas notiek, kas apkops viņu? Vairākas dienas puisis nerada savu mieru un atbildi. Nelīdzēja pat Gloriosas Superbas dāvātais pīpes sārtais iemutis. Dūmi izkūpēja gaisā, nedodot kādu skaidrību, ko un kā darīt turpmāk.
Grūtais lēmums, kā sausā laikā izmocīta sēna, bija izlīdis. Nomads paliks dzimtenē ar mammu, cerot, ka viņa mīļā meitene viņu gaidīs. Šo vēstu uzrakstot uz papīra gabaliņa, viņš lūdza nodot citam kuģim, kura galamērķis bija siltās zemes osta, kurā gaidīja nomada iecerētā. Gloriosa Superba katru dienu nāca uz ostu un gaidīja un vēroja visus kuģus, cerībā ieraudzīt savu nomadu. Kuģis piestāja, bet uz tā bija tikai atvestā zīmīte, kuru tad turēja rokās saņēmēja un pukstošu sirdi lasīja katru vārdu. Jā, viņa gaidīs. Nāca tumšais posms, tāda paša toņa, kā nomada melnie sasietie formas krekla stūri uz muguras. Gloriosai Superbai bija jau precību gadi, tāpēc tēvs jau bija noskatījis blakus attālās pilsētas arī turīgu, ja ne vēl turīgāku, ģimenes atvesi. Viss jau izlemts, kāzas būs, tik tas vēl jāpasaka pašai Līgavai. Nomada zīmīdi piespiedus pie krūtīm, Gloriosa Superba šo visu klausījās. Nē, nē un vēlreiz nē. Viņa gaidīs savu mīļoto. Un tu visam tici, ko tev tur raksta? Tu precēsies, ar ko es tev teikšu. Tu apjēdz, kāda bagātība būs, kad notiks jūsu savienība. Skaļi, lai meitai ir skaidrs ar pirmo reizi, norunāja tēvs. Vēl mierinājumu un atbalstu meitene mēģināja meklēt pie mammas pleca, bet nekā. Mamma tikpat nelokāma kā tēvs. Vienu brīdi Gloriosai Superbai likās, ka mamma it kā atriebas, ka savulaik viņa bija atteikusies mācīties visas tās gudrības, ko zināja mamma. Nekā, viss ir izlemts viņas vietā. Tagad tik no nomada ir atmiņas, zīmīte un dzintara gabaliņi. Otrajā rītā pret savu gribu topošā Līgava paziņoja, ka neies par sievu pie cita ne par ko. Kaut vai viņu atdot lauvām saplosīt, bet ir nolēmusi gaidīt savu nomadu. Tēvs un mamma saskaitās tā, ka likās, ka tuksnesis ar to juta. Sākās smilšu vētra. Mamma it kā mierinot vīru teica, ka visu nokārtos. Neko vēl nenojaušot, Gloriosa Superba nolēma pastaigāties. Kā zagla viņa izlavījās no mājām. To darīja galvenokārt, lai nepamana tās divas sievietes, kuras seko visur, ja jaunā sieviete devās ārpus mājām. Šodien tiešām nevienu negribējās sev blakus. Ielikusi auskaras ar nomada dzintariņiem, aplikusi sarkano galvassegu, kura tā patika arī viņas mīļotajam, saujā paņēmusi zīmīti, viņa devās ārā, ies uz to pusi, kur savannas plašumi. Tikmēr mājas saimniece ķērās pie sava plāna, lūgs palīdzību ugunsgariem. Viņa bija izdomājusi tā, ka uzsūtīs ugunsgrēku, bet lai tas savu spēku tālāk dedzināt zaudē ap viņu māju. Paši jau pirms šī visa būs devušies prom. Vecākā meita mājās būs viena. Tā it kā nejauši tajā brīdī pie viņu mājas šajā piestās Līgavainis un izglābs Gloriosu Superbu. Viņa būs pateicīga, vēlēsies ar savu glābēju iepazīties un tā pamazām beigās arī abi apprecēsies. Plāns tēvam ļoti patika, tāpēc varēja sākt rīkoties. Pirmais tad jālūdz ugunsgars palīgā. Kad tas izdarīts, tad paši un pārējie mājas iedzīvotāji devās prom, nenojaušot, ka māja paliek tukša. Klajumā pēkšņi sākās ugunsgrēks. Ugunsmēles skali šņācot locījās ap visu un visiem, ko sastapa ceļā. Arī nabaga Gloriosa Superba nebija izņēmums. Piespiedusi zīmīti pie sirds, viņa aizvēra acis un ļāvās ugunsmēlēm, jo izglābties no šī visa bija tikpat neiespējami, kā sagaidīt šādā brīdī glābjošo lietu. Atgriežoties mājā, mamma un tēvs ar šausmām secināja, ka tur stāv neizpratnē topošais znots. Viņš tik plātīja rokas, nesapratnē, ko tad vajadzējis glābt, jo mājā neviena nav.
jau mammas un tēva sirds nodrebēja. Vakara tumsā Burve vēlreiz sauca uz sarunu ugunsgaru. Viņa vēlējās uzzināt, kas noticis. Atbilde skanēja, ka viss, kas uzdots, izpildīts, viss apēsts un iznīcināts, ko saticis ceļā. Dedzināšanas spēks norimis pie Burves mājas, visu izdarījis, kā norunājuši. Vēl ugunsgaram vajadzēja atbildēt uz noslēdzošiem jautājumiem. Ko tas ir apēdis ar savām ugunsmēlēm? Sākās uzskaitīt, ko sastapis ceļā. Tos vaininieks negribēja dzirdēt, lai tuvāk pie lietas. Labi, tur bijusi kāda meitene. Ar auskariem, ar dzintara gabaliņiem, sarkanu lakatu ap galvu un rokās kaut kāds papīriņš. Kas tur rakstīts? Nu jā, pirms aplaiza meitenes augumu, esot ieskatījies rakstītajā. Lai gaidot, ka atbrauks nomads. Ak, nē! Viņš pie visa vainīgs. Viņš vainīgs, ka meita vairs neredzēs saulēktus un okeāna viļņus. Savā apmātībā mamma vairs nesaprata, ko runā. Ugunsgaru palaida un atriebības pārņemta, viņa domāja savu plānu. Tajā dienā nomads juta, ka sirds tā sērīgi pukst, it kā aicinot iziet ārā. Pašam par brīnumu uzvilka savu formu, paņēma mīļotās dāvanu, aizkūpināja to un devās ārā. Kamēr mamma guļ, var kādu brīdi pastaigāt. Viņš vērās tālumā. Ilgas un smeldz izgāja kā strāva caur visu augumu. Tajā brīdī nomads nesaprata, kas ar viņu notiek. Augums kā krampīs savilkt dzijas kamols, te asa sāpe, visu ķermeni atlieca nedabiskā pozā uz aizmuguri. Vēl mirklis, un nomads vērās uz savām rokām. Tās vairs nebija rokas, bet gan spārni. Pīpes iemutis bija it kā pieaudzis pie lūpām, un tagad bija sarkans, garš knābis. Otrā pasaules malā šo visu šajā brīdī veica naida pārņemta sieviete. Viņas neatgriezeniskais rituāls tika pabeigts. Tas skanēja nežēlīgi. Tad paliec par putnu, kurš ceļo no vienas pasaules malas uz otru. Nevarēs rast sev mieru ne dzimtajās ārēs, ne siltajās zemēs. Un pamalē pacēlās nomads, kurš bija pārvērsts par stārķi. Tikpat skaists kā puisis savā formā. Balts, muguru un melnie spārni kā smokinga aste. Kājas kā gari sarkani zābaki. Knābis kā pīpes sarkanais iemutis. Svētaļi atlaiž uz savu dzimteni agri pavasarī. Pavada savas dienas līdz vasara, savā kalendārā pāršķir augusta lapu. Pēc tam viņi mēro garo ceļu pie savas gloriosas superbas, jo zin, ka viņa gaida. Tās ir interesantas puķes, kuras sauc par uguns lillijām. Šī puķe uzplaukst pēc ugunsgrēkiem. Uguns lillijas saknes izdzīvo zem zemes, un pēc tam, kad uguns ir padarījusi savus postošos darbus, tās strauji ataug. Brīnumains zieds ir spilgti sarkans ar dzelteniem galiem. Ziedlapiņas ir izlocītas kā uguns liesmas. Uguns lillija izskatās tieši kā tā meitene, kura gaidīja savu nomadu. Ar šī zieda palīdzību viņa cer, ka nomads kādreiz atbrauks un ieraudzīs, ka savu solījumu gaidīt mīļoto nav lauzusi par spīti visam. Tikai uguns lillija diez vai zin, ka nomads ir tagad skaists, cēls putns, kuru zinām kā stārķi. Kad ziemas saltā elpa, tad viņš mēro tālo ceļu pie savas uguns lillijas. Kaut vai lai tā, abi tiktos, viņš no debesu juma, viņa gaidot ugunsgrēku, lai var koši uzziedēt, un ir pamanāma jau pa lielu gabalu. Šo pasaku sacerēja un ierunāja Dace Veikša.